Good morning, everyone. Labdien! Pirmkārt vēlos pateikties par šiem laipnajiem ievadvārdiem. Vēlos pateikties arī iepriekšējiem runātājiem. Īpaši vēlos pateikties mūsu mīļajiem kaimiņiem, kuri ielūdza Igauniju piedalīties šajā ļoti nozīmīgajā konferencē. Es pārstāvu Igaunijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi un esmu mākslas mantojuma departamenta vadītāja. Savā prezentācijā nolēmu vairāk pievērsties pozitīviem aspektiem, vismaz tik daudz, cik vien iespējams, un pastāstīt par parāgprakses piemēriem mūsu darbā. Mūsu valstī mantojuma aizsardzības nozare ir tiešām progresējusi saistībā ar gatavību krīzēm pēdējo dažu gadu laikā. Un man ir ļoti liels prieks, ka šodien vienā telpā atrodas gan kultūras jomas pārstāvi, gan militāras jomas pārstāvi, un ka mēs visi esam, tā teikt, uz vienas lapuses. Hagas konvenciju Igaunija ratificēja 1995. gadā, un tās protokolus 2004. gadā. Un, kā jūs redzat, 2004. gads Igaunijai bija patiešām nozīmīgs starptautiskā līmenī, jo mēs pievienojamies Eiropas Savienībai un NATO. Mūs ievēlē 2017. gadā 2. protokola komitejā, kur mēs darbojamies līdz 2023. gadam. Šajos gados pasaule pieredzēja neatgriezenisku mantojumu iznīcināšanu. Vismaz 3 dažādi konflikti šo 4 gadu laikā aizsākās pasaulē. Kopš 2019. gada, kad Igauniju ievēlēja 2. protokola komitejā, kopumā komiteja ir pieņēmusi 4 deklarācijas. Un konvencijai pievienojušās valstis ir nākušas klajā ar neskaitāmiem paziņojumiem saistībā ar krīzi Karabahas reģiona, Afganistānā, arī Ukrainā. Un neskaitāms reizes mēs atsaucāmies uz konvencijas 4. pantu, kas aicina aizsargāt un respektēt kultūras mantojumu kara vai okupācijas apstākļos. Kultūras atmiņas iznīcināšana ir viens no bruņotā konflikta mērķiem, nevis tā sekas. Tas ļoti skumji, bet atsaucoties uz Roberta Bivenu, pirmais solis, lai iznīcinātu kādu tautu, ir iznīcināta tās atmiņa. Lai gan aizvien vairāk palielinās izpratne par globālo mantojuma aizsardzību pasaulē, tomēr joprojām jāuzdod jautājums, kāpēc mantojums tiek tik aktīvi apkarots un iznīcināts? Jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt kultūras nepārtrauktību krīzes apstākļos? Igaunijā kultūras ministrijas pārstāvi un militārie eksperti apsēdās pie viena galda, lai rastu risinājumu šai sarežģītai problēmai. Un šeit jūs redzat atbildīgās komitejas galvenos pienākumus, proti 2. protokolā ieviešanas uzraudzība, deklarācijas, vadlīnijas, pastiprināts aizsardzības piešķiršana. Un manuprāt, labā pusē augšā jūs redzat manus personīgos 3 svarīgākos mērķus, un pirmais no tiem tieši ir pastiprinātās aizsardzības saraksta uzturēšana, tāpat arī fonda darbība un starptautiskā palīdzība uz vietas valstīs, kur tā ir nepieciešama. Igaunija vēlas pieprasīt pastiprināt aizsardzības status piešķiršanu 3 objektiem nākamā gada laikā. Tagad nedaudz vairāk vēlētos pastāstīt tieši par Igauniju.
Kopumā, ja mēs skatāmies uz materiālo kultūras mantojumu, tad ir aptuveni 10 miljoni valsts arhīva dokumenti, 72 000 stundu garumā dažādu audio un video datņu no mūsu televīzijas un radio. Tāpat ir vairāk nekā 3 miljoni vēsturisku publikāciju mūsu bibliotēkās un 7,1 miljoni priekšmetu ir muzeju pārvaldībā. Tostarp 4,7 miljoni priekšmetu valsts īpašuma muzejos. Tāpat Igaunijā ir vairāk nekā 26 000 nacionālu pieminekļu, kas pieder privātpersonām vai atrodas privātpersonu teritorijā, kur ļoti labi par to rūpējas. Ir aptuveni 7000 šādu mantojuma ēku, tāpat arī dažādi pieminekļi, mākslas pieminekļi, kuri iekļauti mūsu mantojuma sarakstos. Un tas ir tiešām daudz, kopumā aptuveni 25 miljoni šādu kustamo priekšmetu. Tātad 20 objekti uz katru Igaunijas iedzīvotāju. Tāpat izveidot arī digitālu datubāzi, kurā apkopot visi kultūra pieminekļi un priekšmeti, kā arī informācija par tiem, apraksti, atsauces, fotogrāfijas. Tur ietvert aptuveni 2,5 miljoni muzeju krājumos esošu priekšmetu, kuri ir digitalizēti. Šajā attēlā jūs redzat pirmo 3D formāta pieminekli vecā Tartu observatoriju. Šo observatoriju šogad digitalizēja Nacionālās mantojuma iestāde profesora Friedricha Strūbes vadībā. Viņš bija pētnieks Igaunijā, kurš strādājis šajā observatorijā 19. gadsimtā. Un tāpat ir izveidots arī reģistrs, kurš ir pieejams digitālā formātā. Kādi ir galvenie riski un apdraudējums bruņotu konflikta apstākļos? Kā jau mēs zinām, bruņotu konflikta gadījumā ir jārēķinās ar izlaupīšanu, ugunsgrēkiem, ēku sabrukšanu un totālu iznīcību. Un labā pusē redzam, kāds kaitējums ir nodarīts Ukrainas kultūras mantojuma objektiem saskaņā ar dažādu iestāžu datiem, bet ir ļoti grūti iegūt precīzi informāciju un precīzi aprēķināt, cik lieli postījumi ir nodarīti, jo šie skaitļi atšķiras, ja mēs skatāmies uz UNESCO ziņojumu, uz Ukrainas kultūras ministrijas datiem vai citu avotu datiem. Lielākais risks vai apdraudējums šajā situācijā ir tas, ka trūkst datu vai dati ir nepilnīgi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt rīcības plānus mantojuma aizsardzībai, digitalizācijai un citiem pasākumiem. Jo tad, ja mums šie dati ir digitalizēti, ja tie ir apkopoti un pieejami, tad mēs jebkādā veidolā pēc tam varam atkal atjaunot šo informāciju, veidot digitālus muzejus vai krājumus. Igaunijā esam izstrādājuši jaunu rīcības plānu, lai ar ES finansējumu atbalstu mēs varētu pastiprināt šo digitalizācijas procesu, izmantojot arī mākslīgā intelekta rīkus un izveidojot funkcionālu meklētāju programmu. Lai to izstrādātu, nepieciešama sadarbība ar privāto sektoru. Jo pateicoties privātam sektoram, mēs daudz ātrāk varam digitalizēt mantojuma priekšmetus 3D formātā. Ar šo attēlu vēlos ilustrēt to, ko minēju iepriekš. Proti, ja mums ir labāki dati, tad mēs ātrāk varam atjaunot postījumus, kas nodarīti vēsturei. Šeit redzams attēls no Hersonas mākslas muzeja, kur mākslas darbi ir izlaupīti. Savukārt apakšā mēs redzam digitālu muzeju, nozagtās mākslas muzejus no Ukrainas. Kāda ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atbildība krīzes apstākļos?
Pirmkārt, esam izstrādājuši rīcības plāns, kas nepieciešams, lai aizsargātu mantojumu krīzes apstākļos. Un plānā ļoti skaidri tiek definētas mūsu kultūras mantojuma pārvaldes atbildības jomas. Pirms krīzes ļoti būtiski ir sākt ar prevenciju, un mūsu pienākums ir sākt evakuāciju un veidot arī kontakttīklus. Tas ir jau pirms krīzes sākuma. Savukārt, kad krīze jau ir sākusies, svarīgākie uzdevumi ir komunikācija, dokumentācija. Mūsu pārvalde ir atbildīga par informācijas apkopošanu un arī mediāciju. Mēs esam kā informācijas starpnieki, jo palīdzam nodrošināt piekļuvu dažādām datu bāzēm. Savukārt pēc krīzes mēs palīdzam ar atjaunošanas pasākumiem, jo mums ir labas eksperta zināšanas restaurācijas jomā. Tāpat jānodrošina arī finansējums. Savukārt, ja runa ir par kādu ārkārtas situāciju miera laikā, tad mums ir arī spēja ātri reaģēt, lai glābtu kultūras vērtības. Mēs Igaunijā jau esam pieredzējuši ļoti nozīmīgas krīzes, un mēs no šīm krīzēm pēdējos gados esam arī mācījušies. Mēs esam stiprinājuši kopienas spējas, un mēs zinām, kā veikli reaģēt uz krīzes situācijām. Tāpat esam organizējuši dažādus seminārus, apmācības, tulkojuši informatīvus materiālus, kas palīdz aizsargāt mantojumu krīzē. Universitātē var apgūt arī pirmās palīdzības kursu kultūras mantojuma aizsardzībai, un muzejiem tiek izstrādāt arī dažādi plāni krīzes situācijām. Rīkojam arī dažādas teorētiskas mācības, mūsu ekspertiem sadarbībā ar mūsu policijas un robežsardzes pārvaldi. Kā jau minēju, tāpat veidojam un uzturam arī mantojuma priekšmetu datu bāzes. Esam izveidojuši tiešām labas partnerības un sadarbības formātus ciešai un efektīvai sadarbībai, bet, protams, jārēķinās, ka krīzes notiek šā vai tā. Mēs neesam aizmirsuši, kā bija evakuēt muzeju krājumu priekšmetus Otrā pasaules karā. Šajā foto redzams, kā 1944. gadā notika evakuācija no Igaunijas muzeja. Un jāsaka, ka arī Igaunijā mums 20. gadsimta gaitā ir izdevies aizsargāt ļoti daudz dažādu priekšmetu, kas ir unikāli mūsu kultūrai un vēsturei, pateicoties cilvēku pūliņiem un iesaistēji. Pienākums aizsargāt kultūras mantojumu agrāk balstījās tikai uz atsevišķu cilvēku pleciem un viņu iniciatīvu. Tāpēc mēs esam no sirds pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri atradās īstajā vietā, īstajā laikā un rīkojās, lai palīdzētu evakuēt mūsu kultūras vērtības. Kāds ir mūsu sauklis? Ja esat gatavs vietējai krīzei, tad jūs esat gatavs jebkurai krīzei. Mēs cenšamies vienmēr saglabāt pozitīvu gaisotni, arī strādāt ar šo ļoti nopietno jautājumu. 2019. gadā mēs saskārāmies ar kaut ko līdzīgu kā šajā attēlā. Notika kāds negadījums, un tad, kad tas notika, mums galvā bija 101 jautājums. Kā atslēgt elektrību, kur atrodas dažādi sadzīves priekšmeti, kur atrodas šī telpa, kā atslēgt ūdeni muzeja telpās, kam ir jāzvana, kas ir atbildīgā kontaktpersona. Un mēs sapratām, ka mums ir jārīkos un jārisina šī neskaidrā situācija. Un kāds ir rezultāts no visas šīs pieredzes Igaunijā? Es vēlētos tieši padalīties ar kādu paraugspraksses piemēru no mūsu valsts. Lai uzlabotu situāciju Igaunijā, mēs sākām katru gadu rīkot ikgadējas mācības, teorētiskās mācības, un
jau 5 gadu garumā mēs rīkojam šādas mācības gan muzejiem, privāto dažādu kolekciju īpašniekiem, iesaistot arī aizsardzības spēkus, mūsu bruņotos spēkus un Igaunijas aizsardzības līgu. Tāpat arī Tallinā janvārī notika UNESCO kultūras vērtību aizsardzības mācības civili militārai sadarbībai, un pie viena galda, kā redzat apakšējā labajā stūrī, apsēdās dažādu jomu eksperti, un es ļoti iesaku arī citām valstīm izmantot šādu veidu mācības, jo tas bija brīnišķīgs veids, kā mēs varam atrisināt vēl neatrisinātās problēmas un noslēgt šo trūkstošo posmu, lai panāktu ciešāku un labāku sadarbību. Un kāda ir aktuālā situācija, ja mēs skatāmies šodien? Mums kultūras mantojuma aizsardzības jomā ir izveidoti labi funkcionējoši tīkli un partnerības. Esam izveidojuši arī īpašu sarakstu ar prioritārajiem objektiem, kur ietilps 200 svarīgākie objekti Igaunijā. Tāpat mūsu valstī muzejiem ir izveidot arī riska vadības plāni. Bet ir vēl dažas jomas, kur nepieciešams turpmāks darbs. Un pirmkārt, mums ir vēl jāpiestrādā pie evakuācijas plānu izstrādes, jo tikai aptuveni 50% muzeju ir izstrādāti šādi plāni vai scenārijas evakuācijas gadījumā. Tāpat svarīgi pievērsties arī datu sakārtošanai, respektīvi digitalizēt datus, izveidot rezerves kopijas un pievērst uzmanību datu glabāšanas vietām. Un, protams, svarīgi ir arī dažādi tādi objektu fiziskās sagatavošanas pasākumi, kā tos iepakot un kurās vietās tos glabāt. Paldies! Paldies par uzmanību! Thank you very much, Janika. Liels paldies, Janika! Vai ir kāds jautājums? Lūdzu, runājiet mikrofonā. For both presentations. Paldies abiem runātājiem. Es pārstāvu Bosnijas pieredzi, un manā ieskatā ļoti liela nozīme ir tieši datu pārvaldībai, dokumentācijai. Un jo īpaši tas attiec uz materiālo kultūras mantojumu, lai mēs spētu atjaunot šos mantojuma objektus un stiprināt noturību. Mēs zinām, kā izskatās karš mūsdienās. Un jāsaka, ka dažādas digitālās datubāzes mūsdienu kara apstākļos var būt ļoti neaizsargātas. Vai jūs varat ieteikt vai runāt par kādu pareizāko vai labāko veidu, kā datus aizsargāt, lai tos tik viegli neiznīcinātu? Liels paldies par šo jautājumu. Pagājušā nedēļā es piedalījos seminārā, un šis seminārs bija veltīts tieši kiberuzbrukumiem. Seminārā tika runāts par to, kā mēs varam aizsargāt savas datu bāzes. Un katru dienu mums ir jārūpējas par savu kiberhigiēnu, jeb higiēnu kibertelpā. Ja mēs skatāmies uz kultūras mantojuma datu bāzēm Igaunijā, tad tās tiek pārvaldītas centralizēti. Un ir centralizētas ēkas, kas veltīts informācijas pārvaldīšanai. Mēs Igaunijā pievēršam uzmanību šim jautājumam. Tas ir tiešām nopietns temats. Vai jūs veidojat rezerves kopijas tikai digitāli vai arī citos formātos? Kā jūs domājat, papīra formātā? Nezinu, vai ir kāds alternatīvas? Jā, mums ir digitālas rezerves kopijas, kuras atrodas 6 dažādās vietās Igaunijas teritorijā. Un, ja nu kaut kas notiek ar mūsu serveriem, tad 21 dienas laikā ir iespējams atjaunot kultūras mantojuma datu bāzes. Un jāsaka, ka šis ir ļoti ilgs laiks, pat pārāk ilgs laiks. Mums ir izstrādāti prioritārie saraksti. Šie saraksti ir pieejami papīra formātā, uz tiem ir uzskaitīti prioritārie
objekti. Bet, tāda ir pašreizējā situācija, ja mēs skatāmies tieši šobrīd. Yes, thank you for excellent presentation. Liels paldies par brīnišķīgām prezentācijām, un man ir jautājums abiem runātājiem. Pirmais jautājums ir par nemateriālo, jeb dzīvo kultūras mantojumu, jo, cik zinu, tad šodien klātesoši ir arī cilvēki, kur pārstāv nemateriālo kultūras mantojuma iestādes. Jūs ļoti labi pastāstījāt par dažādiem kultūras pieminekļiem, arhitektūras pieminekļiem un tam līdzīgi, bet vai jūs plānojat pievērsties arī šim dzīvajam nemateriālajam kultūras mantojumam un kā mēs to varam aizsargāt krīzes situācijā? Mēs redzam Ukrainā, ka tur arī šis nemateriālais kultūras mantojums ir apdraudēts un tam Krievija uzbrūk. Šobrīd šāds plāns mums nav izstrādāts. Mums nav plāna nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzībai, bet noteikti šāds plāns būtu nepieciešams. Jūs pievērsāt uzmanību ļoti nozīmīgam aspektam. Un tas nav ietverts šobrīd tiesiskā regulējumā, un tas ir tāpēc, ka nemateriālā kultūras mantojuma padome izveidot tikai 2003. gadā. Savukārt Hāgas konvencija tika pieņemta jau 54. gadā. Tātad vienkārši fiziski nav pagājis tik daudz laika. Ir pagājuši 22 gadi. Un tāpēc šāds tiesiskais regulējums vēl nav izstrādāts. Un tomēr, neskatoties uz to, daudz kas jau ir darīts, lai aizsargātu arī nemateriālo kultūras mantojumu, un arī pat UNESCO ir daudz darījusi. Jūs pievērsāties arī pašreizējiem notikumiem Ukrainā. Un šeit vēlētos arī atsaukties uz situāciju, kas ļoti aktuāla Bosnijā un Hercegovinā. Proti, ļoti nozīmīgi ir izveidot datu sistēmas gan fiziskiem materiāliem mantojuma objektiem, gan arī nemateriāliem kultūras mantojuma objektiem. Tas ir īpaši aktuāli mūsdienās arī Ukrainā, kur ir centieni arī maksimāli aizsargāt tieši nemateriālo kultūras mantojumu, jo mēs redzam, ka arī tas ir apdraudēts kara apstākļos. Liels paldies par jūsu prezentācijām! Ja pareizi sapratu, tad jums Igaunijā ir izstrādāti plāni gan arī visiem muzejiem un dažādām situācijām. Bet parasti glābšanas operācijās, objekta evokācijā tiek iesaistīts daudz dažādas puses un partneri. Kā mēs varam nodrošināt, ka visi šie partneri ļoti skaidri un labi pārzina procedūras un kas ir jādara? Un otrkārt, kā nodrošināt nepieciešamo finansējumu kultūras priekšmetu evakuācijai un glābšanai? Jo krīzes situācijā, lai evakuētu objekts, bieži vien ir tikai dažas stundas, nevis vairākas dienas. Šobrīd Igaunijā mūsu pieeja ir šāda. Cilvēku aizsardzība, ģimenes aizsardzība, kultūras mantojuma aizsardzība ir mūsu visu atbildība. Un mēs to saucam par visaptvarošu aizsardzības koncepciju. Un šo vēstījumu mēs cenšamies nodot arī iedzīvotājiem, ka katrs iedzīvotājs ir atbildīgs un ka katrs kaut ko var darīt. Tas pats attiec arī uz muzejiem. Jāsaka, ka te mēs varam runāt par tādu jauna laikmeta, jauna veida domāšanu. Agrāk es esmu strādājusi konservācijas jomā, 15 gadu garumā esmu strādājusi muzejos šajā jomā, un tradicionāls jautājums, ko mēs varējām dzirdēt, bija, ko valsts var izdarīt, kā valsts mums palīdzēs, un kādu finansējumu mēs dabūsim, lai to paveiktu. Bet tagad ir varbūt citādāka pieeja. Proti, ar mazākiem soļiem, ar mazākiem izdevumiem rīkoties. Labāk varbūt veikt daudz mazus pasākumus ikdienā, un arī tādā veidā mēs ilgtermiņā tomēr būsim sagatavoti krīzēm.